gana dzerts no gana. Sirds vai gluži mundra. Kas tas? Urnieks! Hei jūs, veci jūras vilki, nāciet šurpu, hei! Urnieks šūpojas tālumā, kur paizietas rītausmas bālumā. Uz tāda reiz braucu pats, kad biju jauns, biju stalts. Ei, draugi, vai bijis tur necenā, vai būras nav piepūtis grencenā? Kā jaunības dienās vējš tas pats, kas ceļā šauts. Ek sirdī tas laiks vēl skan, jūras vējš dzied spīst no draugiem, kas bija reiz. Remontējam motors. Profesionāli. Nedārgi. Pa lēto. No AliExpress. Laša kundze bolā acis, mensa pilnā rīklē sauc. Tad nu gan uzdelmei prati, pusti pretei brauc. Pusti, Tā, nu esam atbraukusi pirmo točku. Šodienas challenge, šī izaicinājums mums ir 3 plēsējas sugas un 1 bonus zivs, kas būs plicis, breks vai raud vai zutis, jā. Un ar ko mēs sāksim šodien? Ar līdeciņu, jā. Šogad viņas man kaut kā galīgi neklās. Ko tu tur dari? Iebaroju. Iebaro? Tu neteici, ka iebarot reizliekt. Cik liela garantija, ka mēs kaut ko noķersim? Procentuāli aptuveni. 100% garantija. Jā. Labi. A few moments later. Nav nekāda zaķa tavu, kad ķerās un netiem. Nav jau nekāds street fishings, ka iemet un velc. 2 hours later. Pirmā reize, principā, kad mēs neesam neko noķēruši. Pat cope nav tāda īstā. Pirmo reizi mūžā. Katram tā gadās, vai ne? Kā ar zivīm te? Pilns ar zivīm? Tiešām pilns ar zivīm. Nu, jā. Tātad kāds mums tagad plāns ir? Plāns B. Breksis, asaris. Kā mēs ķersim breksi? Pastāsti labāk. Ar manā putriņu atvadā varbūt. Laikam jau ka labāk ar ziemas makšķerīti. Ar ziemas makšķerīti. Tā kā, bet ledus vēl īsti nav, vai... Ledus ir uz pirkstiem jau. Uz pirkstiem. Kas mums te ir? Kamēr es sildu pirkstus, kā tu te jau Pirmais metiens. siļķis ķer. Kā tev liekas, būs mērs vai nebūs? Nē, Man gan liekas, ka tas ir mērs. vienīgi bolderājs mērs. Cik ir bolderājs mērs centimetros? 42. Nu, tā 35 jau principā jau vieta. Normāla zivs jau. Es domāju, šitā ir 44 ar pusi gan jau. 41? Jā. Nu, 42, kā es teicu. nē, asti izstiep. Zivs saliekusies ir. Nu, pastiep, stiep. Pagam, mums liek šitā. Ielocīt lenti, pišķīt. Jā, un tad jau, jā, šitā te. Nu ir mērs, jā. Kā es teicu, 50 pat. Labi, šoreiz mēs laidīsim vaļā gan. Ja nebūtu filmējuši, gan jau mēs droši vien paturētu, bet... Tā tad slepenā metode. Tā droši vien nav jādara.
Tas ir labs piemērs, kā nevajag darīt. Es nezinu, cik tur kubi. 50, 60 kubi. Mililitri. Es nezinu, cik tie ir kubi. Kas tā, nu stāsti, kas tur jādara? Man nav putriņa breksītim. Uzrolējam bumbulīti, breksis gribēs lielikumos, varbūt. Tagad mēs metīsim to manā putru breksītim uz galvas. Nezinu, vai var redzēt. Vajag pamuļķoties, vai ne? Vajag pamuļķoties. Makšķerītes galīgi nav sagatavotas. Nezinu, aukli pietiks, nepietiks. 4,3. Pietika. Un kas tagad jādara? Jāraust kaut kā? Vienkārši jāgaida. Domāju, ka jāgaida. Ar kaut ko ir jāsāk. Nu, nav slikti, jā. Ja pieliek pie kameras, tad ir jāuzāk. Kur viņš ir? Caurspīdīgs. Iedzintara jūras, kas kur zemi līd, reiz vientuļā krastā, pietikušies divi. Viņš Daugavas laivnieks, kam strauja puks sirds, tā zvejniece jauna, prieks acīs tai mīl. Kā šito hobiju fishing varētu nosaukt? Mormiška ziemas makšķerēšana no laivas vai mormišings no laivas? Jā. Uz dabīgo ēsmu. Re, kur mums palikusi no pagājušās sezonas vēl līņa barība. Mēģināsim sabarot brekšus ar viņu. Kāds varbūt teiks, ka tās ir pilnīgās muļķības, bet nu, kamēr nepārbaudīs, tikmēr jau nezinās, vai ne? Ko tu mēs zaudējam? Barību? No malas jau arī nepateikt, ka mēs būtu baigi gudrie vispār. Bet nu, tas tā. Vai tu jābūt gudram, lai makšķerētu? Nu, kā tas ir pierādījies, īsti laikam ne. Vismaz manā gadījumā. Tā nu, mīļie. Paiet tālāk. Mums izdevās. Mums tas izdevās. Tā ir rauda. Laikam cimdu jānovelk. Iedomā NATO šprici. Eisā, hopsā! Kas tas tāds ir? Plicis. Plicis! Urā! Mums ir četru dažādu sugu zīves jau šodien. Un diezgan smuks plicīts tāds. Nu, nav tāds pavisam maziņš, ko uz dzīvo varētu likt. Tāds jau. Hei! Ziemas makšterīte, lūdzu. Bija? Jā, par lēnu vilku. Labāka rauda. Labāka rauda. Ai! Nu šitais jau gandrīzai pejpus variants. Tā kā jau apsties kā rasnas. Es domāju, ka rasna gan jau viņi tikko palika no mūsu līņu barības. Nu super. Nu gatavā vobla. Ir? Vai nav? Projām peldu. Milzis jūs. Vismaz 10 centimetri plus. Krasna pjorka. Mums ir jau cik sugu zivs? Pagaid, tā ir, kas tas ir? Rudulis. Tātad mums ir rudulis, plicis un rauda. Mums ir plicis, rauda, sarkanspuris, rudulis, asaris, zandarts,
Tā kā mums ir līņa barība, tad mēs gaidām līnīti. Domā, te varētu līņa būt arī, ja? Kur tad viņi nav? Nu jā, principā zīves jau ir visur teorētiski. Ūdens ir, tad jau jābūt zivī. Jā, žūžu lāču bērni. Laiva arī jāapsedz, ne tikai lāču bērns. Pirms miedziņa. Laiva jau augsti paliek. Citādāk. Nav jau vairs vasara. Ar labu nakti. Es nofilmēšu, kā tu aizēji.